Pienācis laiks manām trešā mēneša investīciju izvēlēm. Es gribu atgādināt, šajā video iekļautā informācija nav investīciju konsultācija vai investīciju ieteikums. Es rīkojos kā privātā investore, izvēloties pilnīgi tās pašas akcijas vai fondus, bet investējot tos pie cita brokera vai citā laikā, rezultāti būs pavisam citi. Bet mans portfolio šobrīd mani iepriecina. Es esmu uzlikusi uz mēneša pārskatu. Šeit tu redzi manas investīcijas, kā es tajās investēju un kāpēc skaties šajā kanālā. Man ir 2 Coca-Cola akcijas, man ir 2 Realty Income akcijas. Par Realty Income es jau novembrī saņēmu dividendes lepnus 41 eiro centu. Coca-Colu un Realty Income es nopirku uzreiz bez akciju krājplānu, lai parādītu, ka ja mēs pērkam un pārdodam tirgos, tas vienmēr kaut ko maksā, un pie Trade Republic pirkt akciju uzreiz, transakcijas maksa ir 1 eiro. Tad es ieguldīju 2 fondos, cenšoties attēlot pēc iespējas plašāku pasaules ekonomikas daļu. Un Trade Republic dēļ tā, ka es pievienojos caur ieteikuma linku, ko man nosūtīja paziņa, ir uzdāvinājusi 0,0418 Teslas akciju. Tā, ko tad es darīšu decembrī? Es palikšu pie krājplāniem, jo izvēloties krājplānus, es iztieku bez transakcijas maksām. Un tā kā es investēju tikai 100 eiro mēnesī, tad man ir svarīgi katrs cents. Manas pārdomas ir tādas, ka All World fonds un Emerging Market fonds ir kāpis uz augšu. Tas nozīmē, ka es mazliet samazināšu ieguldījuma daļu. Tu varētu jautāt, bet kā tas ir iespējams, jo krājplāns taču ir uzlikts uz katru mēnesi. Nē, krājplānus var mainīt, ja mēs to darām apmēram 4-5 dienas pirms noliktā datuma. Ejam un skatāmies, kā tas izskatās. Šeit ir mani krājplāni, un es nākamajā mēnesī gribu ieguldījumu samazināt uz pusi, lai atlikušo daļu ieguldītu kaut kur citur, kur es domāju, ka tas būtu šobrīd ļoti labs plāniņš. Tātad, lai izmainītu summu, es eju šeit uz plānu, spiežu manage. Mans izvēlētās laika posms ir mēnesis, vienreiz mēnesī. Spiežu next, man ir izvēlēts mēneša sākumā. Spiežu next un vienkārši 70 eiro vietā ierakstu 35. Next un your saving plan has been updated. Done. Un tu redzi, ka All World fondā automātiski nākamā mēneša sākumā tiks novilkti 35 eiro. Arī Emerging Markets es gribu samazināt uz pusi, jo es gribu atstāt šo līdzsvaru 70-30. Skaties vairāk, kāpēc es izvēlos investēt fondos, un mana stratēģija investīcijām fondos. Spiežu manage, pārbaudu vienreiz mēnesī, ok, mēneša sākums, ok, un es samazinu uz pusi. Next, save changes, done. Un tagad es esmu izdomājusi vēl 2 akciju sabiedrības, kurās es vēlos eiro pa eiro izveidot krājplānu. Un proti, es vēlos izveidot krājplānu Everg. Kāpēc es izvēlējos Everg? Skaties video, bet es nekad neizvēlos akcijas, kuras es nepazīstu. Tas vienmēr balstās uz konkrētiem principiem, un arī
šī brīža tirgus situācijas. Un tagad ir jautājums, cik tad es varu ieguldīt Evergy. Jo es esmu noskatījusi vēl vienu uzņēmumu. Tātad man no maniem 100 eiro paliek pāri 50. Un tā kā šis ir pirmais ieguldījums, tad es ieguldīšu vienkārši 25 eiro, bet no iepriekšējiem pārskaitījumiem man kontā stāv vēl 4 eiro, kurus sastāda arī dividendžu izmaksa no realty income. Tad es attiecīgi sadalīšu šo summu arī uz pusēm. 25 plus 2 ir 27. Skatāmies, vai man izdosies tagad izveidot šo plānu vienreiz mēnesī, mēneša sākumā, un es izvēlos 27 eiro. Next. Jā, sākumā datums 4. decembris, ļoti labi. Create savings plan now. Jā. Un otrs uzņēmums, kur es arī gribu ielikt šos tā pašus 27 eiro, ir Barrick Gold. Vēl vienreiz. Pirms veikt šo soli, es esmu kārtīgi izpētījusi šī uzņēmuma datus. Ja gribi zināt, kāpēc, skaties video, kāpēc es spēlējos ar tik mazām summām, ja, it kā smieklīgi 27 eiro. Bet tieši tāpēc, ka šīs kanāls ir kā iedrošinājums tiem, kuriem ir mazi līdzekļi, un parādīt, ko var sasniegt ar maziem līdzekļiem, vienkārši pieturoties pie noteiktas stratēģijas un izdarot no katru mēnesi, vienreiz mēnesī, konkrētus lēmumus. Aiziet, mēneša sākums, 27. Jā, un nākamais maksājums ir 4. decembrī. Create. Done. Tagad es varu paskatīties, ko tad es esmu sastrādājusi. Lūk, šos 2 plānus es izmainīju, samazināju ieguldījumu uz pusi, un šo naudu, ko es ieguvu, kas man ir, tātad mēnesī man ir paredzēta 100 eiro, es sadalīju starp Evergy un Barrick Gold. Jau pēc nedēļas būs 2. mēneša izvērtējums un rezultāti. Un tas, ko es šobrīd redzu, mani iepriecina. Un, ja vēlies palikt lietas kursā, abonē, ielaiko un ieraksti apakšā komentāros, kādas ir tavas ikmēneša izvēles, kādos uzņēmumos investē tu. Un citādāk es tev novēlu, lai tavs portfolio vienmēr ir plusā.